Es piedalos šajā piketā, jo es protestēju pret tarifu ārkārtīgi straujo nesamērīgo kāpumu, kas ļoti negatīvi ietekmēs valsts svarīgākos cilvēkus, proti vidusslāni. To noplicinot un ņemot vērā inflāciju un ekonomiskos apstākļus, manuprāt, šāds tarifu kāpums nebūtu pieļaujams un tāds arī nebūtu iespējams nevienā vecā Eiropas valstī, jo mēs zinām, ka Amerikā Makrona kungs gribēja pacelt nedaudz akcijas nodokli benzīnam, nemieri bija pusgada garumā. Šeit mums paceļas gandrīz vai pa 100 un pār procentiem, sadals tarifa maksa, un mēs vienkārši balsojam ar koferiem un braucam projām. Es arī atgādināšu, ka 180 000 latvieši jau ir pametuši Latviju. Šāda politika nav pieņemama un nav pieļaujama.